Un labdien! Labdien! Paldies, ka atradāt laiku arī konferences laikā atnākt pie manis uz šī podkāsta mazo epizodi. Un sākumā gribēju jautāt jums no tādas finanšu nozares asociācijas viedokļu un arī jūsu paša skatījumu uz to. Gandrīz visos paneļos, arī jūsu vadītajā panelī ar ministriem tiek pieminēta šis šķietami lielā problēma, ka daudz naudas arī Latvijā latviešiem ir noguldījumos, vai šajos noguldījumu kontos, bet faktiski tā nevirzās uz kaut ko, kur viņi varētu vairāk nopelnīt un iegūt kādu ilgtermiņu, tādu lielāku pienesumu no tās naudas. Kā jūs redzat, kas varētu būt tie labākie rīki, ko mēs vēl varam darīt, lai naudu no noguldījumiem virzītu faktiski uz uzkrājumiem un investīcijām? Es domāju, ka ir vairāki potenciāli rīki. Viens ir droši vien, ka stimulējošāks nodokļu režīms, lai cilvēki redzētu, ka ieguldīt kapitālu tirgu ir vienkārši. Un ka arī tā nodokļu sistēma ir vienkārša. Mēs arī diskutējām par kapitāla, teiksim, par šo iedzīvotāju ienākumu nodokli no kapitāla pieaugumu, kurš tagad ir 25,5%, ka iespējams tas nebija prātīgi viņu palielināt pirms gada, bet kopumā šis būtu viens virziens. Otrs virziens droši vien, ka būtu, tā skaitā pašām bankām, vairāk stāstīt cilvēkiem par šīm ieguldījumu iespējām un arī par to, ko nozīmē neieguldīšana. Tieši tādā izpratnē, ko tas nozīmē neiegūtā ienesīguma dēļ. Un droši vien arī stāstīt to, ka ieguldīt var nozīmēt arī atsevišķos gados riskēt. Jā. Tas nenozīmē, ka cilvēks dabūs pilnīgi prognozējamu naudas plūsmu ieguldot akcijās. Viņš ilgtermiņā iegūs labāku ienesīgumu, kā ieguldot valsts obligācijās, bet ir jāsaprot, ka tā naudas plūsma nebūs viendabīga. Varbūt gadi, kad cilvēki arī zaudēs naudu, un varbūt gadi, kad viņi nopelnīs ļoti daudz. Tas ir tas, kādā veidā šis tirgus strādā. Tas būtu otrs virziens, cilvēku izglītošana. Trešais virziens droši vien, ka būtu tas, kas jau daļai arī notiek, ka mūsu Latvijas tirgus bieži vien uzskata, bet mums šeit ir tikai 14 bankas. Īstenībā tā nav, jo mums ir vēl vairāk kā 450 tirgus dalībnieki, kuri no Eiropas Savienības sniedz savus finanšu pakalpojumus. Tā kā mums droši vien jābūt arī maksimāli atvērtiem, un lai cilvēkiem ir izvēles iespēja, kurus finanšu starpnieks viņi vēlas izmantot šiem saviem ieguldījumiem. Tas būtu varbūt kā trešais darbības virziens. Un droši vien, ka arī ir mums jāmācās no labākās prakses. Es domāju, ka tas, kā pašlaik ieguldījuma konts strādā Latvijā, tas ir ļoti labs risinājums. Viņš ir arī diezgan saprotams risinājums, bet citur pasaulē ir vēl labāk risinājumi. Un es domāju, jo vairāk mēs varam skatīties uz tiem labiem piemēriem, kas padara ieguldīšanas procesu ļoti vienkāršu, jo labāk tas būs visiem. Paldies, liels. Man liekas, ka visi tie ieskati, ko jūs devāt, arī ir tādi, ko mēs apspriežam mūsu iknedēļas epizodēs. Tā kā ļoti, ļoti vērtīgi dzirdēt arī to. Un gribu tomēr pieskarties arī pavisam nesenai vienai finanšu nozares asociācijas relīzei, ko izlasīju un paliku domīga. Un domīgi paliku tādēļ, jo tā runāja par to, ka joprojām ir ļoti, ļoti augsta šī cilvēku proporcija, kas aktīvi izmanto patēriņa kredītus. Un, protams, ja mēs runājam par ieguldīšanu, tad mēs sākumā vienmēr domājam, ka pirmais solis ir kaut kāds regulārs uzkrājums. Un no šī regulārā uzkrājuma daļu mēs arī ieguldām. Bet šajā relīzē diezgan daudz bija runāts par to, un īpaši jaunu cilvēku segmentā, no kuriem tomēr ir tā tendence iztērēt un bieži vien pārtērēt. Kas varbūt būtu tas jūsu padoms vai tāda, ceļa maizīte tiem, kas ir tajā mazliet no rokas mutē domāšanā, kurā visu laiku liekas, šomēnes nesanāks, arī šomēnes nesanāks kaut ko atlikt. Kā jūs teikt, kas varētu būt tur tās labākās zāles, lai tos paradumus nākamajā gadā apņemtos mainīt? Tad droši vien, kad ir jautājums gan par, kā angļi teiktu, burkānu, gan par nūju. Jo es gribu apgalvot, ka lielākā daļa no tiem cilvēkiem, kur šādi rīkojas, īstenībā zina, kā ir rīkoties pareizi. Protams, jā. Un tā kā šis jautājums ir komplicētāks jautājums. Pirmkārt, es domāju, ka ir jābūt sabiedriskai infrastruktūrai, lai nodrošinātu to, ka šie cilvēki nevar aizņemties pārāk daudz. Jābūt kredīta reģistriem, lai cilvēks apstādinātu jau sistēmas līmenī.
Tas ir viens. Otrs, kā iemācīt cilvēkiem plānot savu ekonomiku. Es domāju, ka tas ir jautājums, kas ir jāsāk jau skolā, ģimenē. Mums bija nesen Latvijas bankas pētījums, kas parādīja, ka skolotājiem finanšu pratība ir vidēji sliktāka kā skolēniem, kas, manuprāt, ir problēma. Un principā finanšu pratība ļoti vienkāršos jautājumos ir samērā laba, ir Eiropas vidējā līmenī, un tiklīdz, ka parādās, teiksim, sarežģītākie jautājumi par saliktiem procentiem vai par aktīvu diversifikāciju, cilvēki neko nesaprot. Tā kā es domāju, ka viens varētu būt, varētu teikt, palīdziet man bērnam nopirkt kaut vai pēdējo neseno izdoto grāmatu par ieguldīšanu, kas ir iznākusi latviešu valodā. Viņa gan ir ļoti amerikāniski. Bet principā, teiksim, ja cilvēks veltītu 1 stundu, lai kaut vai iziet viņai cauri pa diagonāli, tas būtu jau diezgan liels ieguvums. Tā ir Skotu Galovejā algebra, labklājības algebra. Tā nav ideālākā grāmata, un viņa nav īsākā grāmata, bet ja sāk lasīt no beigām, tad principā 1 stundas laikā ir iespējams iegūt diezgan labu priekšstatu par lietu kārtību. Jā, man sekotāji zina, ka es esmu tāda Skota Galoveja superfana, līdz ar to es ļoti arī priecājos par šīs grāmatas atklāšanu, iznākšanu Latvijā, latviešu valodā. Pilnīgi piekrītu, es arī domāju, ka tā ir grāmata, ko vērts izlasīt noteikti ģimenēs, jo tā pareflektējot uz jūsu minēto par skolotājiem, man tā lielā ticība tomēr, ka tāda laba finanšu veselība ģimenē ir bieži vien daudz vairāk par tādu praksi un par tādu ikdienas disciplīnu ģimenē, un varbūt reizēm ne par tik ļoti pat sarežģītām kādām zināšanām vai formulām. Līdz ar to es domāju, ja mums nav iespēja izmainīt varbūt visus tos skolotājus, tas, kas mums droši vien jādara, ir savā pusē vairāk pašiem jārunā par naudu, tā skaitā arī ģimenē, par to, kā mēs paši viņu plānojam, un tad jācer, ka pievilksies arī mūsu bērni tiem labajiem paradumiem. Paldies! Es gribu pateikt jums paldies. Varbūt vēl vienu mazo padomu palūkšu jums ceļu maizītē atstāt šo podcastu. Kas būtu jūsu ideja tām, varbūt klausītājām, kuras klausās mūsu epizodu un domā, tā labi, es arī gribētu domāt, kā tad man sākt ieguldīt, ko jūs teiktu, kas varētu būt viens vēlējums 26. gadā, lai sāktu domāt, kā izvirzīties uz to ieguldīšanu? Es domāju, ka ļoti spēcīgs dzinējspēks ir cilvēkiem vēlme nopelnīt. Un tad es domāju, ka pavisam vienkārši ir kaut vai apskatīties par to, izdarīt ļoti vienkāršu eksperimentu. Uztaisīt Excel tabuliņu, kurā būtu tikai 3 rindiņas. Pirmā rindiņa būtu, cik es nopelnītu, ja es turētu kontā naudu un viņu turētu uz 0%. Un cik es dabūtu pēc gada. Un tā atbilde, ka es dabūtu precīzi tikpat, cik man tur ir, bet man varbūt arī kāda komisija jāsamaksā par to kontu. Respektīvi, es dabūtu mazāk, un droši vien, kad ir inflācija, mums tagad Latvijā ir 4%. Jā, tā kā, iespējams, tā pirktspēja tai naudai tanī kontā būtu vismaz par 4% mazāk. Mazāk, jā. Tā tas būtu pirmais cipars. Otrs cipars būtu, cik es dabūtu, ja es ieguldītu šo te naudu precīzi uz 1 gadu bankā depozītā. Vai, ja kādam nepatīk banku depozīti, tad cik es dabūtu, ja pirktu Latvijas krājobligācijas, ko var nopirkt internetā. Ļoti vienkārši. Un pēc nodokļiem. Tā būtu tā otra atbilde. Droši vien, ka tā atbilde būtu kaut kur, teiksim, zem 2%. Tas nozīmē, ka inflācija tāpat noēstu kādu daļu arī tās peļņas, bet kaut kāda peļņa tur būtu. Kaut arī pirktspēja, kurā gadījumā samazinātos. Un trešais, mēs zinām, ka ilgtermiņā akciju ienesīgums ir 10% gadā, bet viņš var nerealizēties katru gadu. Varbūt tā, ka vienā gadā ir 20 un otrā ir -10. Tad kopumā tas ir ienesīgums, kas ir iespējams tikai tiem cilvēkiem, kuri krāj ilgtermiņā. Un tad paskatīties, vai mēs esam gatavi uz šādu rezultātu. Jo kas ir tā alternatīva? Tā alternatīva ir tāda, ka par manām vecumdienām tad parūpēsies mani bērni vai parūpēsies citi sabiedrības locekļi, ja nepietiek ar to, ko es pats esmu uzkrājis. Un tad ir jājautā, vai tā alternatīva ir morāli pieņemama. Es domāju, ka tad ir jāizdomā visas tās sekas, kas ir. Un, protams, ka jo jaunāks cilvēks ir, jo mazāk viņam gribās domāt par to, kas notiks, kad cilvēkiem būs, teiksim, 65 gadi. Jā. Bet es ierosinu tomēr par to domāt, jo lai kaut vai šīs prognozes uztaisīt, tur nevajag pārāk lielu personisko Exceli, tur pietiek ar samērā vienkāršu personisko Exceli nosacīti.
Tā kā mans ierosinājums būtu sākt par to domāt, jo mums cilvēkiem tomēr sabiedrības veselība, kaut arī vidējā joprojām ir slikta, viņi uzlabojās, cilvēki dzīvos arvien ilgāk, un viņiem būs objektīvi nepieciešams pēc dzīves kvalitātes arī tajā brīdī, kad viņi pārtrauks aktīvo darba dzīvi. Lielas paldies! Man liekas, ka brīnišķīga ideja ar to vienkāršo Excelīti, ar tām dažām rindiņām. Es domāju, ka to mēs varam izdarīt katrs un katra, kas klausās. Paldies par sarunu! Paldies!